Sveika, Vineta! Sveika! Šajā epizodē mēs runāsim par spēju atgūt sevi. Par to, kā raugoties spogulī, mēs atkal varam ieraudzīt to, kas iespējams kādu mirkli ir bijis zudis. Mūsu viešņa šodien ir Vineta, sieviete, kura palīdz citiem šo atspogu atrast. Viņa ir profesionāla, kura apvieno rūpes, precizitāti un empātiju, strādājot ar estētisko un medicīnisko mikropigmentāciju. Šajā sarunā mēs runāsim par identitātes atjaunošanu, par to, kā zaudējums ietekmē attiecības ar sevi pašu, par to, kā mikropigmentācija var būt ne tikai estētisks instruments, bet arī emocionālās dziedināšanas ceļš. Vineta, vai tu vari pāris vārdos ar sevi iepazīstināt un pastāstīt, ko tu dari un kas tad ir īsti tava profesija? Sveika! Jā, esmu estētiskās un medicīniskās mikropigmentācijas speciāliste. Nodarbojos ar mikropigmentāciju te jau 8 gadus. Sākotnēji tā bija uz-acu lūpu, tā kā mikropigmentācija, kad palīdzēja sievietēm rast, to laika ieguvumu un ietaupījumu, izskatīties vizuāli skaisti. Bet ar laiku nonācu pie šāda secinājuma, kad gribās palīdzēt jau sievietēm rast jau savādākus risinājumus. Sāku likvidēt nekvalitatīvas darbiņas, un pēc nekvalitatīvajiem saskāros ar to, ka ir medicīniskas indikācijas arī sievietēm. Un tad tā medicīniskā mikropigmentācija, viņa ir vairāk, lai palīdzētu sievietē rast, atgūt pārliecību, atgūt sevi par to, kas jau ir kā izskatā, atrast to, kas vairs nav viņai pieejams. Un tā jau ir cita tēma. Tās ir sievietes ar rētām pēcoperāciju traumām, dzīves sadzīvē un arī onkoloģija. Paldies, ka tu padalījies ar šo stāstu, kā tu līdz šim esi nonākusi un kas tad īsti ir tavā profesijā. Un ir skaidrs, ka viņā, lai gan mēs ļoti bieži skatāmies uz mikropigmentāciju kā tiešām uz to vienkārši ārējo skaistumu, uz sevis padarīšanu vēl pievilcīgākām ļoti bieži. Estētiski koptām. Koptām, jā. Ja mēs tos parasti esam raduši skatīt no šīs perspektīvas, tad tas, kas arī ir daļa no tavas ikdienas, ir nedaudz citādāk. Un tu skaties acīs sievietēm, kuras ir piedzīvojušas zaudējumu. Kas bija tas mirklis, kad tu saprati, ka šis virziens ir kaut kas, kas tevi pašu interesē? Kā tu līdz tam nonāci? Sākotnēji man gribējās, es vienmēr esmu gribējis nodarboties ar labdarību. Man patīk palīdzēt cilvēkiem, un tas, kad es zinu, ka es nevarētu būt labdarības jomā saistībā ar bērniem, jo tad man sirds sažņaudzās, tas nebūtu tas. Un tad, kad es sapratu, ka es varu palīdzēt sievietēm atgūt šo te pārliecību caur savu arī daļai prizmu, tad tā medicīniskā mikropigmentācija man palīdzēja sniegt tos gandarījumu sajūtu, kad tu ar to krāsu koloristiku, ar to vizuālo skatu, pieņemsim, kosmetoloģiskiem risinājumiem un ar toņu palīdzību un ar tām mazām niansēm, ka tu vari palīdzēt sievietēm nedaudz noslēpt, nomaskēt par to, ko viņas nerunā vai negrib, pieņemsim, lai kāds uzzina, vai vienkārši ir sapratušas, kad ir risinājums. Un tad, kad tu gūsti no tā prieku, gandarījumu un to atgriezenisko saiti, tu esi vienkārši sapratis to, ka tu esi tur, kur tev ir jābūt, un tu dari to, ko tu vari vislabāk arī darīt, vai, tas ir tas, kā lai saka, tu esi noderīgs cilvēks cilvēkam, un ja mana auditorija ir sieviete, tad es esmu tieši sieviešu speciālists, es jūtos laimīgi, ka es varu palīdzēt. Un jā, sievietes ir ļoti spēcīgas personības. Viņas pie tevis nonāk mirklī, kad viņām droši vien to spēku vajag vēl vairāk, ja tas ir stāsts par medicīnisko mikropigmentāciju. Un ir fantastiski, ka šobrīd vispār eksistē tādas iespējas. Un es saprotu, no vienas puses par to informācija ir jau pieejama, ir droši vien vairāk nekā bija kādreiz, bet tas informācijas burbulis tikai lēnām top lielāks. Domājot par to, kādas sievietes pie tevis nāk, vai tu varētu ieskicēt, kas visbiežāk ir šīs es varētu nosaukt tās par problēmu situācijām, problēmu zonām, un kas ir tās pieredzes, ar kurām viņas nāk un ko viņas grib iespējams atgūt?
tāda kā viena no pirmajām un visbiežākajām kategorijām, tās ir sievietes pēc plastikas ķirurģijas. Tā kā esmu runājusi ar vairākiem speciālistiem, jebkurš ķirurgs atbild arī to, ka nav skalpelis bez rētas. Rēta var būt, viņam atkarībā no sadzīšanas procesa, var būt dabīgāk un varbūt arī ar sarežģītākām situācijām. Tad tā ir tā viena no tādām kā skaistumkopšanas jomām. Bet vēl jau ir tās pašas sieviešu ginekoloģiskās problēmas un krūts audzu dziedzeru izmaiņas, kuras nereti atzīst, pieņemsim, ka viņas ir pēkšņi straujas, un tā ir tā pati tā onkoloģija, kad klientei ir krūts dziedzeru vēzis un ir redukcija, un pēc tam jau ir šīs komplikācijas, kad ir un nav krūts gali, krūts audu, un tad mēs veicam šos te vizuālās izmaiņas tā, lai viņa vismaz daļēji, ja viņai ir ielikta implanti, tad viņa atgūst vismaz to sievišķo skatu, ko viņa grib redzēt, ko viņa ir radusi redzēt, vai vismaz atgaut daļēji to pārliecību, ja jūs tos pārliecinātu par to, kas viņai vairs nav. Tad, kad tu strādā ar šādām visbiežāk sievietēm, tad, kad viņas pie tevis ierodas, kas parasti ir tas viņu motivators, kādēļ viņas dodās pie tevis? Atgūt, justies sevišķīgai. Tāpēc, ka, ja tu pazaudēji vienu no šīm zonām, kurā tevi liecina par sievieti, tad viņa grib atgūt to, kas viņai vairs nav. Vai vismaz justies estētiski pārliecināti priekš sevis. Tas tā kā bija, vairs nebūs nekad. Bet tās mazās nianses, vizuāli, pieņemsim, skices kaut vai krūts oriolas, pieņemsim, šis vizualizācijas 3D vai vienkārši pēc ķirurģijas, kad ir kaut kāds dzīšanas process sarežģītāks bijis, tās rētiņas, ka tu vari tā kā paslēpt, noneitralizēt. Tas ir tāpat, kā mēs sievietes ikdienā lietojam BBCC krēmu, kosmētiskos līdzekļus, lai justos skaisti. Un kas savukārt ir tās atziņas, ar kurām viņas no šādām procedūrām iet prom? Tad, kad viņas jau ir veikušas, kādas ir tās sajūtas viņu pusē, kas ir tas, ko tu redzi, un kas ir tas, ko tu pati sevī piefiksē? Pirmais vārds nāk vārdā, tā ir pateicība, kad viņas nezināja, kad kaut ko tādu var izdarīt. Viņam tāds areols, krūts rekonstrukcija, kamuflāža rētām, kad viņa jūtas pārliecināta par to, ka kaut vai daļēji šīs nianses, kas liecina par to, kas ir noticis, viņa var paslēpt, noneitralizēt. Un, piemēram, arī situācija, ne? Bija sieviete, kurai ir ļoti skaists jau, pieņemsim, vecums pāri 55, 60 aptuveni. Ir veikta, pieņemsim, audu, samazināšana, ielikts krūts dziedzeri, bet iekais krūts gali, un tagad viņai nav krūts galu. Un, viņa mēģina saprast, ka tomēr viņai tas krūts gals pietrūkst, un tad mēs viņus uztaisījām, uzzīmējām, tas ir ilgs process. Un viņa raksta, ka, wow, vismaz vizuāli viņa jūtas atkal pārliecināta par to, ka viņai nav pazud šī te iezīme. Jā, tu tiešām saskaries ar cilvēkiem, kuri ir pazaudējuši daļu no savas kaut kādas identitātes. Un ir skaidrs, ka īpaši, kā tu pieminēji, sievietēm tas ir tik ļoti jūtīgs temats pats par sevi. Un ir īpaši mirklī, kad tu saproti, ka tā ir ļoti liela daļa no tavas būtības, no tavas personības un no tavas identitātes. Un tad, ja tu to pazaudē, tas ir noteikti sāpīgi un ir noteikti sarežģīti ikdienā pieņemt šādus procesus. Dažkārt sievietes, kuras ir izdzīvojušas, viņas ir veselas šobrīd pēc krūts vēža. Dažkārt lai cik muļķīgi ir atzīt, bet viņas pašas arī daudz saka, kad tagad viņas ir iemācījušās novērtēt dzīvi, viņas sāk rūpēties par sevi, apmeklēs skaistumkopšanas
piemēram, pasākumus ārpus mājas, salonus, kopi sevi, mīl sevi, vairāk atvēl laika sev, dodas pastaigās, dodas dejot, iet uz grupu nodarbībām. Viņa jūt sevi, savu ķermeni un cenšas sevi, respektīvi, vairāk veltīt laiku sev un pilnveidot. Un nereti, kad tiešām pēc tādām situācijām viņa mainas pilnīgi domāšanu. Ir, kas grib uzlabot šo te estētisko vizuālo izskatu, pieņemsim, tās rētu kamuflāžas, krūts oreolas atjaunošanas, bet ir, kas par to nedomā, pieņem sevi un ir sadzīvojuši ar to, kas ir noticis un dzīvo tālāk un uz priekšu. Bet tās sievietes, lai tu saprastu, viņas ir visdažādāko profesiju veidi, un tad, kad viņa ienāk iekšā pie tevis un staro, un tu pat nekad mūžā nevarētu iedomāties, ka viņa ir pirms gada izcietusi ķīmiju terapiju, ka viņa nevarēja piecelties, nevarēja pastaigāt, slikti jutās, knapi izdzīvoja, bet viņa nāk iekšā kā konfektē, viņa smuki smaržo, izskatās, viņa ir lieliski noskaņojumā, visu laiku priecīga un pacelēta un pateicīga. Tas ir, man liekas, vislielākais sievietes spēks un gribas spēks dzīvot un turpināt baudīt un darīt. Un tās mazās nianses, kuras tu piešķir ar to medicīnisko mikropigmentāciju, tās ir tikai mazās lietiņas, tie ir punktiņi uz i, kad viņai pietrūkst tā mazā niansīte, bet dod lielu pārliecību. Man patīk tas, ka tu pieminēji, ka, protams, ka ne visiem tas ir vajadzīgs. Un ir fantastiski, ja kāds, un es pieņemu, ka tā cilvēki ir daudz, kuri ar šīm izmaiņām viņas pieņem kā savējās, viņi ir gatavi dzīvot tālāk ar to, kas tad īsti tur ir. Viņas ir pieņēmušas un piedevušas arī sev. Tad šis ir arī stāsts par piedošanu. Jebkura veselība ir izprot savu slimību, viņa nāk no mūsu psihosomātikas. Tāds ir. Jā, es droši vien varētu tikai un vienīgi piekrist, jo ir skaidrs, it īpaši, ja dzīvē ir lielāki stresi, mēs redzam, kā tas ietekmē to pašu veselību ikdienā, un skaidrs, ka arī stress var uzkrāties, un šie noteikti ir daudzi tie stāsti par to, ka mēs esam tajā dzīves lielajā skrējienā, un mēs neapstājamies, un mēs neparūpējamies par sevi, bet sākam rūpēties tad, kad izvēle vairs nav. Dažreiz ir tie draudu signāli, jā, kad tu maini un ar to pozitīvo domāšanu, pozitīvo attieksmi un ar settingu nomaiņu, tu sāc domāt par sevi un rūpēties. Un tad arī sākas tas healing, atveseļošanās, dziedināšanas process. Un es saku, jā, medicīniskā mikropigmentācija, tas ir tikai ķirsīts kūkai uz paša galiņa. Jā. Jā. Ir vēl kādas šādas visbiežāk sastopamās tev problēma situācijas, kas, es saprotu, bieži vien tā ir onkoloģija, bet vai ir arī kādas, teiksim, saslimšanas, pie kurām ir iespējams atgūt šo te estētisko identitāti atpakaļ? Pārsvarā tie ir ādas dzīšanas procesa laikā iekaisumi, piemēram, situācijas, ar kurām tu neesi rēķinājies, vai ārsts speciālists, viņš neviens neko nedara par speciāli, vai ne, piemēram. Netīši prāt. Jā, netīši prāt, un ir organismam, kad ir, piemēram, nav bijuši preventīvi, pieņemsim, pats sagatavošanās bijusi, lai varētu veikt, pieņemsim, kaut kādas soļus, operācijas vai kaut kādi, pieņemsim, nelaimes negadījumi, kad, mēs nekad neesam pasargāti no nekā, vai ne? Un tad, jā, ja ir šie te, pieņemsim, iekaisuma procesi un nav pareiza dzīšana vai pareiza pēcaprūpe, pieņemsim, tām ikdienas situācijām, pat tām pašām rētiņām, tad jā, tad ir lielākas sekas, par kurām vajadzētu jau pastrādāt un rēķināties, kā viņas risināt, likvidēt. Mēs daudz runājam par vizuālo to identitāti un par iekšējo identitāti. Un vai tu saskati, kas ir tās saiknes starp šo? Vai tu esi novērojusi, jā, ir tiešām, piemēram, ļoti liela nozīme tam, kā es ārēji jūtos, lai es justos labi iekšēji un otrādi?
Tā ir tā psihosomātika patiesībā. Tas, ko tu ēd, tas tu esi, tas, ko tu domā, tā tu arī izskaties. Jo nereti es atceros tādu tā kā nelielu atkāpīti. Man bija viens ļoti labs paziņu vīrietis no iepriekšējām darba attiecībām un teica, nerauc pieri, tu izskaties bēdīga. Un viņš saka, ka maini iekšējo domāšanu, iekšējās sajūtas, tad arī ārēji nebūs šī pieres daļa. Jo tad var, pieņemsim tās tavas iekšējās emocijas, viņas ļoti lieliski var nolasīt tavā sejā, ķermeņa valodā, kustībā, uzvedībā, it visā. Tāpēc nevelti ir tā grāmata. Es nesaukšu uzreiz šo te grāmatas autoru, kad izprot savu slimību. Un tam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Ļoti liela nozīme. Mainīt domas, mainīt sajūtas, strādāt ar sevi. Domājot par šo, tātad tu redzi, ka noteikti pa laikam pie tevis ikdienā nonāk šīs sievietes visbiežāk, kuras ir saskārušās ar tādu vai citādu diagnozi, un tad viņas atnāk pie tevis. Ir kaut kādas tādas lielas iezīmes par tēzēm, ko viņas saka par dzīvi. Jo viens ir šis tavs novērojums par to, ka tu saki, ka viņas iet un dzīvo pilnu krūti. Burtiski. Ka viņas iet un dara, un ka viņas rūpējās par sevi ne tikai vizuāli, bet arī no garīgās puses. Jā. Viens ir tas fiziskais stress, ko mēs izjūtam. Otrs ir tas, kad mēs neprotam pateikt nē vai atteikt, vai vienmēr gribam būt visiem labi. Trešais ir tā psihosomātika, vai ne? Un tad vēl ir pats arī tas. Es vienkārši negribu uzreiz piebilst tos konkrētos minējumus, bet jā, tur ir pie kā padomāt. Un vienkārši mums katram tā dzīve ir iedota tik un tā, lai mēs viņu iemācītos izdzīvot un priekš sevis. Jo mums viņa ir katram sava. Mums viņa ir katram sava. Tas ir fakts, pie kura ir vērts pieturēties un neaizmirst, ka mums viņa ir ne tikai katram sava, bet mums viņa arī ir tik, cik mums viņa būs. Un viņa ir viena. Un mēs nezinām, cik. Visbiežāk mēs nezinām. Strādājot ar šādām klientiem, kuri ir gājuši cauri, ne tiem vienkāršākajiem dzīves posmiem bieži vien. Kā tu spēji radīt šo saprotošo vidi un reizē arī saikni, kura vieš uzticību? Jo mirklī, kad cilvēks ir gājis cauri šādiem dzīves notikumiem, es pieņemu, ka nevienmēr ir ļoti viegli iet un atklāties un rādīt un stāstīt. Jā. Tā ir. Sievietes nevienmēr vēlas par to runāt un atklāties, un viņām nereti ir nērta tā sajūta, bet mums ir jāiemācās saprast to, ka ir problēma, ir risinājums. Problēma nebūs problēma, ja tu viņu neuztvers par problēmu, un katrai sekai ir savs speciālists. Un tāpēc droši ir jāmeklē iespējas risinājumi saistībā ar krūts dziedzeru, piemēram, audu vēzi. Sauksim lietas īstajos vārdos. Mēs šeit esam par to, lai saukt īstajos vārdos. Ja ir bijuši šī saslimšana, ir atvesļošanās process, tad to savukārt saulaicīgi arī ir iespējams risināt, lai nebūtu šīs te rētas, lai audiem būtu, pieņemsim, tā pati, kā lai saka, elasticitāte, atjaunoties, jo mūsdienās ir tik daudz iespējas, patiesībā sakot, parūpēties par sevi, lai tu atgrieztu to savu pārliecību. Krūts implanti, krūts areolas atjaunošana, medicīniskā mikropigmentācija, kamuflāža, kosmetoloģiskie risinājumi, rētām injekciju metodas, ķīmiskie piliņi, viss kaut kas, viss ir. Tikai jāzina, ar kādiem instrumentiem pareizi, kurā laikā, kuros apstākļos strādāt. Tāpēc, un nevajag par to kautrēties. Vienkārši ir jāiet tāpat kā pie ginekologa, pie urologa, pie neirologa, pie psihologa. Vienkārši ir jāiet, jāmeklē palīdzību, rast risinājumu.
kaut vai tikties uz konsultāciju, un ja konsultācijā tu vari izrunāt nianses, par to nav jākautrējās, mums katram ir savas problēmas, mēs katrs meklējam, kā viņas risināt. Katram ir savas problēmas, mēs meklējam, kā viņas risināt. Vienā mirklī, tad, kad pie tevis atnāk klienti, kā viņi visbiežāk jūtās? Ir visdažādākās sievietes, un es savā praksē sievietes saucu par puķēm. Kad katra puķa ir savādāka, un viņa ir skaista pat par sevi. Kāda ir droša, kāda ir pārliecināta, kāda ir kautrīga, kāda ir jūtīga. Un katrai tev ir jāmeklē sava pieeja. Man ļoti agrāk patika, es vispār mācījos psiholoģiju, ļoti spēcīgi un interesanti. Man patika viņa. Un kaut kā es sevi šī visā atradu, bet dažreiz ir bijis tā, kad atnāk kliente pēc abu divu krošu redukcijas. Un viņa saka, uztaisīsim skaistu zīmēm ar krūts galiem un oreālām. Un es stāvu vienkārši un skatos un cenšos neraudāt. Tad es cenšos saņemties, bet viņa ir spēcīgāka nekā es. Tanī brīdī. Tas ir tik sirds silti saprast to, ka pirmkārt, ka tev pašai ir tas spēks strādāt ar šo visu. Tas nav viegli. Es tieši gribēju teikt, tas nav absolūti vienkārši. Pirmkārt, es gribētu teikt, iz manas kādreizējās dzīves skaistumkopšanas pasaulē, mēs ļoti labi saprotam, kā tas ir strādāt ar klientiem, un to, cik tas darbs reizēm viņš mēdz būt izaicinošs, un tu ej ar savu bagāžu arī uz mājām. Jā, tā ir. Un tāpat laikā saprast to, cik skaistas sievietes, un es nerunāju par ārējo skaistumu, cik skaistas sievietes nāk. Spēcīgas. Un spēcīgas, jā. Jā, un viņas ir ļoti motivējošas. Ir arī, kas ir vēl joprojām tur aizvainojumi vai dusmas sevi, un viņai, es esmu uzzīmējis ļoti skaistu areolu, man liekas, tik skaisti izskatās un tik dabīgi. Un man pasaka, ka kāds tur skaistums, kas tur var būt skaists. Bet tev ir jāpieņem visdažādākās situācijas. Tu vienkārši saproti to, ka tu strādā ar dzīvu cilvēku. Tas nav uzzīmēt uz baltas lapas un pateikt skaisti. Tu strādā ar dzīvu cilvēku. Jā, tas ir noteikti kaut kas, ko šajā nozarē un konkrēti tavā profesijā nevar aizmirst. Jo no vienas puses, jā, tev ir šis estētiskais viss, bet ir tā otra monētas puse, kurā nozīmē ne tikai strādāt ar fizisku ķermeni, bet tiešām saskarties ar tā cilvēka emocionālo pasauli. Tā ir pati aizsperga virsotne, tikai un vienīgi. Jā, sievietes kā ziedi. Šis ir kaut kas, ko es noteikti varētu aizgūt un piesavināties arī sev, jo, manuprāt, cik viņas ir ļoti dažādas. Arī, ja mēs šeit, protams, lielākoties runājot par tādu zaudējumu, un konkrēti šodien izteiksmē par to estētisko zaudējumu un par to, cik tam ir ļoti liela nozīme. Bet, kā saka, ļoti, ļoti maza daļa no aizberga šis viss ir. Un mēs tikai caur šo pieredzi varam tikai nedaudz pieskarties cilvēkam un sajust, kas tur notiek gan iekšēji, gan ārēji. Vai tu varētu ieskicēt, kas ir tas, ja es tagad esmu nolēmusi pie tevis nākt uz šādu procedūru, kas man būtu jāzina? Kas man būtu jāzina pirms procedūras, kā labāk sagatavoties, ko sagaidīt vispār no šī visa procesa, kā šis process notiek tehniski? Pirmkārt, tev jājūtas drošai un pārliecinātai, ka pie manis kabinetā tu būsi aprūpēta, apčubināta, samīļota, par visu tiks izrunāts, pastāstīts, nosūtīts, atgādināts. Respektīvi, par pašu procedūras gaitu ir tā. Ir risinājums, kuru vēlies gūt. Mēs no sākuma tiekamies konsultācijā, kaut vai telefona saruna. Mēs jau iepazīstamies un saprotam. Es saprotu tavas gaidas, es saprotu tavas ekspektācijas, veltu laiku tev mazai ieskicītēji par to, kas ir noticis ar tevi, kad,
kāda ir bijusi situācija, ar ko tu vēlies, pieņemsim, rēķināties, un tad mēs tiekamies konsultācijai. Konsultācijas laikā mēs jau apskatām, kādu risinājumu es varu tev, pieņemsim, piešķirt. Mēs varam iet 2 veidu risinājumus. Pieņemsim, mēs tā kā sastādām nosacītu protokolu. Mēs varam iet vieglāko ceļu vai garāko, ilgstājušāko. Mēs izvērtējam šīs iespējas, ar kurām tu vari vēlēties, pieņemsim, saskarties vai tā kā risināt. Un jūties ērti, jūties brīvi, saki visu, ko tu domā, kā tu jūties, ar ko tu vari rēķināties, ar ko tu nevari rēķināties. Un tad, ņemot vērā to, ka, piemēram, šīs kamuflāžas un medicīniskā mikropigmentācija ir kā procedūra reizi mēnesī pusotrā, tas viss ir elastīgi. Ja ir kosmetoloģiskie risinājumi iekļaut iekšā, tad mēs jau tiekamies biežāk. Bet principā tas ir ne tikai darbs ar pieņemsim mani, bet tev darbiņš arī būs mājās ar pēcaprūpi. Pareiza pēcaprūpa vienmēr būs pareiza. Labs risinājums atslēgai, lai būtu, pieņemsim, tas gala rezultāts tāds pietiekami estētisks. Ja tas ir ādas, pieņemsim, reģenerācija bojājums, tad jā, būs mājās jāpastrādā. Ak, tā. Bet jāsazinās arī ar savu ārstējošo ārstu. Noteikti. Tas tā kā viens otru papildina. Tātad tas nozīmē to, ka es pie tevis neierodos tā uz savu prātu, šodien izdomāju. Tu vari atnākt, bet ja mēs, pieņemsim, veicam kaut kādas jau tā kā reģenerācijas manipulācijas, ne tikai, kas skar, pieņemsim, kamuflāžu un estētisko mikropigmentāciju, kas ir tāds kā tonis, ar ko mēs, pieņemsim, vizuāli panākam kaut kādu efektivitāti. Ja mēs sniedzam jau iekšā, ietveram, piemēram, kosmetoloģiskos risinājumus, tad ir jāsazinās ar savu ārstējošo ārstu, lai arī es esmu droši un pārliecināta par to, kādas manipulācijas mēs varam veikt, jo nereti ir sievietes, kuras neatzīst to, ka nedrīkst, pieņemsim, viņām veikt kaut kādas manipulācijas, viņi grib sasniegt savu rezultātu. Viņu panāks. Bet ir jārunā arī ar ārstu. Respektīvi, tur ir tāda kognitīva tā pieeja. Tātad duāla pieeja, konsultējamies ar ārstu un strādājam arī mājās, kā es tagad uzzināju, ka darbiņam ir jābūt arī mājās. Tāpat vien viss nenotiks. Mēs nevaram atnākt un tikai paļauties uz to, ka Vineta visu izdarīs viena. Nē, tas ir kā kosmetoloģijā, skaistumkopšanā. Pie speciālisti tu izdari procedūras un veic risinājumus, kurus tu mājās nevari veikt. Bet mājās tu viņus patapini un pastrādā tā, lai būtu tā kā, labāks rezultāts. Tas, ko tu gribi sasniegt. Un savukārt, kas notiek? Labi, pēc procedūras es eju mājās un tur daru savus mājas darbus, kurus to es uzdevusi. Bet tad, kad jau tas viss procedūra cikls ir noslēdzies, kā ir, piemēram, ar to pašu rezultātu? Ja es šobrīd runāju par tām pašām, piemēram, krūts oreālām, ja viņas tiek skaisti uzzīmētas, šīs process ir noslēdzies, vai nav tā, ka pēc kaut kāda laika tas ir zīmējums, kurš ir atkal jāatjauno, vai tur var mainīties krāsa, vai tur var mainīties, nezinu, forma. Kā šis aspekts? Ņemsim vērā par krūts oreālām, kad āda ir mūsu vislielākais orgāns, un viņa ir orgāns. Nav sirsniņa iekšā, kas ir paslēpta, vai, piemēram, muskulītis. Viņa atjaunojās mums reizi mēnesī epidermas slānīca, un viss vispārējais. Un, ja mēs veicam sauksim medicīnisko mikropigmentāciju un kamuflāžu, tas ir tetovējums. Tikai ādas krāsā dabīgi, piemēram, tā kā ar tonālā krēma efektu vai, piemēram, ar dekoratīviem elementiem. Tātad mēs veicam mikropigmentāciju, pigmenta penetrēšanu ādā, un mēs veicam šo te zīmējumu. Un tā kā tu saki, kad ir reizi, pusotrs varbūt būs par maz, reizi 2 gados, 2,5, vienkārši jānāk tas tonītis un zīmējums jāatjauno. Jo vēl ir krūšturīts, mehāniskā bērze, duša vanna, pieņemsim krēmi. Tie ir kosmetiskie līdzekļi, kas ir ietetovēti ādiņā. Viņi savukārt tāpat viņi padziest uz reģenerācijas procesu, uz visiem kairinājumiem un tā.
vienkārši tad, kad ir sajūta, ka gribās mazliet paspilgtināt, mēs viņu tā kā procedūra notikt jau, pieņemsim, neaizņems vairs tik daudz laika, lai viņu atjaunot, un tad tu tā kā uzturošā fāzītē atkal atgūsti to savu vizuālo efektu. Nedaudz atgriežoties pie tā, ko tu teici, ka jā, mēdz būt sievietes, kuras saprot, ka viņas grib to procesu dabūt, tā kā viņas to redz, ka viņas grib, ka viņas vēlas dabūt šo te rezultātu, tādu, kādu viņas ir iedomājušas. Un viņas ir gatavas iet pāri visiem ārstu ieteikumiem, nestāstīt tev par reālo situāciju un tikai ej un dari. Protams, šis man izklausās pēc potenciāli bīstama aspekta, bet, protams, meistaru ir daudz, kas veic dažādas mikropigmentācijas. Mirklī, kad es domāju, jā, ir laiks doties. Vai ir kaut kāds veids, pēc kā es varu sākt saprast, ka šis meistars ir gatavs strādāt ar šādu tipu medicīnisko mikropigmentāciju, lai palīdzētu man atgūt atpakaļ to, kas iespējams ir tiešām bijis zaudēts? Ja iet runa par meistaru izvēli, tirgu ļoti grūti ir atrast savu īsto meistaru un speciālistu. Tieši tāpēc vienmēr es iesaku, pirmā tikšanās ir telefona saruna, jau tu saproti, vai meistars ir kompetents vai mazāk kompetents, uz ko viņš ir gatavs iet un ar ko viņš strādā. Bet kā to kompetenci var noskaidrot? Konsultācijā. Ja tu ierodies kabinetā, jau pārskati, pārslīd jau skatiens, vai tas atbilst taviem kritērijiem. Nevienmēr cenai ir jābūt, piemēram, tam vadošajam aspektam, kaut gan ļoti daudz mūsu dzīvi, patiesībā finansiālais aspekts, viņš tā kā mūsu diktē noteikumus, un neko mēs varam vai nevaram atļauties, vai cik mēs varam atļauties. Bet tā pamatā, tas ir slidens jautājums. Jā, tas ir slidens jautājums, jo, manuprāt, ir atsevišķas indikācijas, kuras kliedz kā ar sarkano karodziņu, ka pie šī meistara neiet. Man interesanti, kas tie varētu būt. Bet es tev tagad tieši tā arī vēlos uzdot. Vai ir kādreiz tā, ka es pieņemu, ka arī tev algoritms visās sociālo mediju platformās strādā fantastiski, un tu to vien redzi kā citi mikropigmentācijas meistari un viņu reklāmas. Bet vai ir tā, ka tu tiešām skaties uz šiem darbiem, un tu redzi, jā, tur ir kaut kāda... Es nevados pēc smukām bildēm, pēc smukiem postiem, tekstiem, akcijām, atlaidītēm. Tāpēc, tad tu zini, kad meistaram ir, viņš vēl tikai cenšas apgūt vai vairāk nopelnīt. Bet tādā pašā laikā es arī esmu taisījusi reklāmas, bet mans mērķis bija vairāk, piesaistīt klientu uz medicīnisko mikropigmentāciju tikai tāpēc, ka daudzi nezina, kas tas ir, kā meklēt risinājumu, ar kādiem līdzekļiem, kas tas par nosaukumu, jo medicīniskajā mikropigmentācija ir kamuflāža, paramedicīna, dermapigmentācija, dermopigmentācija, medical tattoo un visādi tie nosaukumi. Tāpēc, pieņemsim, es skatos meistaru, es skatos atsauksmes. Kaut gan es pat uz atsauksmi, man pārsvarā ir dzīvē sarafāns, un man ir sadarbības ar speciālistiem, kas man iesaka, bet tā pamatā medicīniskā izglītība. Es uz to skatījos. Higiēna un medicīniskā zināšanas, un vai meistars vienkārši ne tikai strādā, bet viņš arī kotējās tajā visā un papildina savas izglītības zināšanas, vai vienkārši meklē. Viņš ir tendencēs, viņš visu laiku strādā ar to visu un apmeklē kursus, seminārus un atjauno savu zināšanas un papildina viņas. Tas būtu vissvarīgākais. Jā. Tur varbūt diplomiem uz sienas, cik viņi tev ir, nav īsti nozīmes, varbūt vienkārši uztais viņa grāmatiņā, saliec viņas, lai klients varbūt var paskatīties un pārliecināties. Tas būtu mans klients. Es domāju, tu pieminēji divus ļoti, ļoti būtiskus aspektus.
kas, manuprāt, skaistumkopšanā kā tādā ir būtisks. Tas ir numur 1, kas ir higiēna. Un numur 2, kas savukārt ļoti specifiski un ļoti būtiski šeit ir, lai būtu šī medicīniskā izglītība. Jā. Jo man izklausās, ka tā kā šis tiešām ir darbs ar ne tikai vienkārši uztaisīt skaistu lūpu līniju, bet strādāt ar šīm dažādajām gan sekām pēc onkoloģijām, gan ar dažādām rētām kā tādām, gan ar citām problēmu situācijām. Mēs tik ļoti bieži skatāmies uz to, kā tu pati teici, Instagram, skaistās bildītes, smukie posti, apraksti. Bet ir skaidrs tas, ka atkal šī ir tikai viena puse no tā, ko mēs redzam, un otra puse ir tas, kas jau notiek mirklī, kad mums ir kontakts ar šo ekspertu šajā jomā. Jā, jo daudz, pieņemsim tās nesmukās lietas, kuras tiek risinātas, sauksim viņas par lietām, par kurām nerunā, vai situācijām. Viņas jau nemaz nevar izlikt Instagramā, nevar izlikt viņas Google mājaslapā, par tādām lietām nerunā. Tur tas vairāk ir, pieņemsim, savukārt starp dermatologiem, ārstiem, ķirurgiem, kongresos tādas lietas var, pieņemsim, prezentācijās atrādīt before and after. Tikai cilvēks, atnākot uz konsultāciju, zina, ar ko viņš var saskarties. Pieņemsim, man ir atsevišķi uztaisīta grāmatiņa sievietēm, ar kādām indikācijām un kādiem risinājumiem mēs saskaramies un ko viņi var sagaidīt. Jā, tas ir tāds arī interesants punkts patiesībā, ka šīs nav lietas, ar kurām mēs tik bieži un brīvi varam dalīties. Un patiesībā sievietes savā starpā par tādām lietām nerunā. Kā tu šo savukārt skaties, ka mēs sievietes savā starpā par to nerunājam? Tāpēc, ka neviena negrib zināt, negrib parādīt to, ka viņai ir, pieņemsim, rakstura problēmas, veselības. Manuprāt, visbiežāk sievietes klusām cieši. Tu teici par to, ka sievietes nerunā arī savā starpā par šo. Tu vari pastāstīt vairāk? Kādas tev ir tās sajūtas par konkrētu šo tematu, jo es uz šo skatos, ka tā ir informācija, kur var būt ļoti liederīga citiem. Un ir skaidrs, ka mēs neiesim pa ielu un tagad kuram katram to neizklāstīsim, bet, piemēram, savām tuvākajām draudzenēm. Bet es nojaušu, ka arī... Negribu teikt arī draudzenēm. Mans viedoklis ir tāds, ka ne visas sievietes vēlas atklāties vai atklāti runāt par lietām ar draudzenēm, ar ģimenes locekļiem, ar radiniekiem, jo kāda ir, pieņemsim, introvertāka, kāda ir ekstravertāka, kāda jūt, ka viņai tas viss ir jāizrunā, un viņai ka viņai ir draudzene kāda vai draudzeņu bariņš, pulciņš vai teamworks, vai ne, kad viņai var tikt ar visu galā, kāda atkal to klusiņām paslēp pie sevis vai rēķinās, piemēram, tiek galā ar psihologu, terapeitu palīdzību, vai ir labs kompetents ārsts, ķirurgs, dermatologs, onkologs, kurš var palīdzēt viņai šo sajūtu risināt. Mēs tiešām katra sieviete atrod to savu spēku, to risinājumu, bet uz ko es tagad vedu vedināt, kad ir forši, kad ir tās sieviešu komunas, ir grupiņas Facebookā, ir rozā vilciens, ir pupkultūra, kas ir aktīvas, ir aktīvas šīs sociālās grupas un vietnes, kur tu vari iet, droši runāt, dalīties, un katrai ir tas savs stāsts, un katra ar savu stāstu un motivāciju ļoti iespējams motivēt citas, justies labāk, mainīt viedokli, socializēties, kā tikt šim posmam pāri un atgūt to pārliecību ar vai bez estētiskajiem risinājumiem. Šis liek domāt par to, cik ļoti daudz mums ir kauns par situācijām, lietām un pieredzēm, kurām mēs esam gājuši cauri. Zini, man gribētos pateikt, par ko tur kaunēties pamatā. Mēs neviens nekad neesam pasargāti, ne no kā, pat no krīstošas lāstakas ziemas laikā no jumta. Tā var tev nokrist tikko teju paejot viņai garām.
vai tu vari braukt uz ceļa, cik uzmanīgi tu vari būt, pieņemsim, priekšzīmīgs braucējs, ievērojot tās ceļa satiksmes noteikumus, bet tu nezini, kas ir citam galvā. Tāpēc live your life. Dzīvot dzīvi. Nelikt bremzes lieki tur, kur viņas nav droši vien. Ja mēs kā pat tuvas draudzenes par šo mēdzam nerunāt, nu kā tas būs? Es tagad atnākšu pie sveša cilvēka, pie mikropigmentācijas meistara. Jā. Nu, kā tur nepakautrēties par šo runāt? Kā lai saka? Pie manis tu nevari nerunāt un neatklāties, jo, manuprāt, es no tevis izvilkšu visu esencīti, lai varētu ar tevi strādāt un iegūtu to sajūtu, ko tu gribi redzēt, kā tu gribi justies un kādu pārliecību tu vari gūt. Un tad pašā laikā es, zinot, saprotot tevi, tavu uztveru un domāšanu un sajūtu līmeni, es zinu, ko tev atbildēt vai cik daudz es tev varu sniegt. Un nolikt to reālo situāciju, ar ko tev rēķināties. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski. Tā pirmreizējā tā komunikācija, tas tavas ekspektācijas gaidas, un tas mans risinājums, ko es tev varu sniegt. Ir skaidrs, ka ļoti bieži atgūt to, kas ir bijis, nav iespējams. Bet cik bieži tu saskaries ar situācijām, ka klientu gaidas ir teju tā, kā bija, tieši precīzi, un tu saskaries ar realitāti, un tu kā mikropigmentācijas meistars saproti, ka šeit tomēr tās gaidas nevarēs piepildīt. Es gāju mācīties zīmēt akadēmisko zīmēšanu, lai mana tā perfekcija ir tāda, ka es ļoti, ļoti vēlējos katrai sievietei piedāvāt, ja ir vismaz viena krūts, piemēram, dabīgi saglabājusies, un paldies Dievam, tad otrais piešķiršu tieši to pašu, to nozīmi vai to formu, tur tie izburbumi, tos toņus un tos nianses. To visu var izdarīt, bet lai nebūtu tā, ka tu katrai taisi, pieņemsim, to savu podziņu, viss pēc viena šablona. Tas ir jau sarežģītāks, tā jau ir, man liekas, tāda tā augstākā pilotāža, bet ir jāņem vērā apakšā ādas stāvoklis. Kāds viņš ir, jo tu vairs nezini, kā uz svaigas ādas vai uz baltas lapas, tur jau ir citi ādas struktūrālās tās izmaiņas, un tur jāskatās, vai ir nepieciešami kosmetoloģiskie risinājumi vai nav. Dažkārt tas ir ļoti garš un ārstniecisks un terapeitisks process. Dažkārt vienkārši pietiek ar tām niansēm, ko mēs varam sniegt, pieņemsim, ar toņu aktualitātēm. Tās gaidas un ekspektācijas. Es uzreiz saku 50/50. Let's face it up. Tā kā, tiešām tas teiciens, un ne tā kā bija, vairs nebūs nekad. Jā. Un neskatoties uz to, ka mēs saprotam, ka tā kā bija, vairs nebūs nekad, un mūsu gaidas tomēr ir, pēc iespējas tuvoties tam, kas ir bijis, tad, manuprāt, ir arī apsveicami uzreiz saprast, ka jā, ir šis 50% iespējamība vienā vai otrā pusē, kur tie svara kausi, kur viņi nostāsies, un ir jāsaprot, ka šis ir katram cilvēkam individuāls process, ar rezultātu, kur tu, protams, kā meistars vari rīkoties pēc savām zināšanām un labākās sirdsapziņas un visu izdarīt, bet tas nenes to 100% garantiju, ka būs tā, kā bija. Jāskatās tās medicīniskās indikācijas, bet pamatā man ir viens tāds arī vizuāls tā kā salīdzinājums, piemēram, par divas sievietes, ne? Par to sievieti, kura ģenētiski sevi uztur tādā formā, kāda viņa ir, un par sievieti, kura, piemēram, sevi kopja un par sevi rūpējās ilgtermiņā, kura no viņām saglabāsies labāk. Un, protams, tā, kas sevi kopja. Un tieši tāpat arī ir pēc operācijām, pēc traumām, ar kosmetoloģiskiem risinājumiem, kuri pamatā ir ārstnieciski, ne? Mezoterapija, ķīmijiskie pīlingi, elektroprocedūras. Ir ļoti, ļoti foršs gadsimts, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ne? Ādas stāvokļa uzlabošanai, saglabāšanai, reģenerācijai. Un
ja arī pēc šādām procedūrām mēs pielietojam šos, ar ārsta atļauju, ne? Tad ilgtermiņā ļoti labi, piemēram, kad tu pēc gada, 2, 3, tu tā kā nāc uz atjaunošanās procedūru, ne? Tad arī tu vari iegūt labākus rezultātus. Un tas ir tas, ar ko tu vari, kā lai saka, pats izlemt, izvēlēties. Ir uzturošās fāzes, vai uztaisīt, pieņemt un dzīvot. Un, it's up to you. Tu izlemi. Un ļoti svarīgi, ka tu vari ar klientu izrunāt visu šīs nianses, kā tu to visu pasniedz un ko klients vēlas. Katram ļoti individuāli. Katram individuāli un, protams, pieeja, ka mēs atklātos tekstos runājam un stāstam par to, ko tad mēs varam vai nevaram sagaidīt. Tā ir viena no tām numur 1 lietām, ar kuru, kā minimums mums vajadzētu saskarties pie laba meistara apmeklējuma. Tā pavisam tāpat, kad tu ej pie ārsta, tu taču gribi sagaidīt atbildi, tu gribi, lai viņš iedziļinās tevī, ne? Lai tu vari justies droši un pārliecināti. Jā, kārtējo reizi saprotu to, cik ļoti šī konkrētā nozara ir tas vidus starp ārsta kabinetu un starp skaistumkopšanas kabinetu. Jā, ļoti, ļoti labā gadsimtā mēs tiešām dzīvojam. Ir viss iespējams. Jāiet pie pareizajiem meistariem tikai. Un ir skaidrs, ka mums ir arī jāspēj izvērtēt, kurš meistars savu arodu spējas veikt gana labi un kurš būs gana zinošs. Ja mēs pieskaramies tematam par to, kā izvēlēties meistaru, kā tavuprāt izvēlēties meistaru? Es saprotu, ka mēs Instagram postiem, storijiem vai sekotāju skaita. Absolūti. Tas nav indikators. Manuprāt, izglītība, piemēram, tā pati kompetence, telefons saruna, konsultācija, tikšanās seju pret seju, izrunāt tās vēlmes un nianses, pavērot higēnu, vietu, vidi, kurā meistars speciālists strādā, kāds ir viņa, piemēram, tas, es domāju, tas galvenokārt ir kompetence, izglītība un higēna. Jā, ir skaidrs, ka izglītība un higēna, un, protams, arī kompetence ir ļoti, ļoti būtiski rādītāji šajā nozarē. Ļoti būtiski. Jo bez tiem mēs tomēr runājam par darbu ar ne tikai ādu kā tādu, un vēlreiz tas nav tikai par skaistumkopšanu, mēs tomēr burtiski ejam dziļāk. Jā, tā ir psihoemocionāla atbildība. Ja tu vispār strādā ar mikropigmentāciju, tad tā ir sievietes seja. Ja ir medicīniskā mikropigmentācija, tad tā ir ļoti delikāta zona, krūts, aureolas, rētas, facelift, pieņemsim krūšu pacelšanas, blefaroplastika. Tās ir tās mazās nianses, kuras mēs ejam veikt klusiņā. Kādai, pieņemsim, draudzenei pastāstot vai nestāstot nevienam, un par kurām lietām mēs varbūt negribam, lai kāds vispār viņas redz. Tāpēc, kad ir arī sievietes, kuras uztaisa facelift, pieņemsim, šīs te procedūras, viņi jau vairākus gadus nevar sadzīvot ar to, kad nevar paņemt astē matus. Un tas, tu neticēsi, tas ir tik ļoti svarīgi sievietei paņemt astītē vasarā matus, lai neredz viņai facelift rētiņas pēc sejas pacelšanas ķirurģiskās skaistumkopšanas procedūras. Mēs skatāmies uz šādām niansēm, kuras tas ir ļoti nozīmīgi. Jā, un tas atkal ir tas nozīmīgais stāsts par to savu identitāti. Jā. Ja tā mana identitāte ir vēlme pacelt astē matus, un es to pēkšņi nevis nevaru, bet es jūtu diskomfortu. Un tāpēc es nedarīšu. Agrāk vai vēlāk mēs tomēr
sapratīsim to, ka gribās atgūt to daļu no sevis, kur nu vēl runājot par tiešām tādām lietām kā krūts oreola. Vēl ir, pateikšu, vēl ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski tā mentālā veselība, kad tev uznāk depresija. Depresija jau tā pati saslimšana ir. Tas, protams, nav iesnes vai ne, vai gripe, bet depresija ir ļoti smagi, piemēram, ārstējama un ilgtermiņā. Un depresijas periodā sievietes, jebkurā vecumā, es runāju atkal par sievietēm, ne? Ir šies te, pieņemsim vēlmes, ka tu negribi dzīvot, ka tev liekas, ka tu netiksi galā, vai tev bez tā cilvēka nav vēlmes vispār dzīvot, kad ir šies te, pieņemsim, radikālās lietas, ko tu esi darījis, nesauksim tās par lietām, kad, pieņemsim, tu veic suicīdu, un suicīdu vietas, un tu pēc kaut kāda laika tu esi tā kā psihoemocionāli atvesaļojies, jūties labi, stabili, tev dzīve ir nokārtojusies, bet tās ir tās mazās lietas, pieņemsim, tās rētas, viņas tev ir uz rokām un redzamās vietās, vai tu raudāji līdzi kādai draudzenei un darīji to pašu, ko viņi. Tās ir lietas arī, par kurām cilvēki nerunā un vēlas paslēpt. Un tas arī bija viens solis no dzīvot vai nedzīvot. Jā, tu man pavēri nu pat tādu vēl vienu tematu ar šo, kas ir tātad par cilvēkiem, kuri ir sev darījuši pāri un kuru rētas ir joprojām redzams uz ķermeņa. Tātad arī Tas visu laiku atgādinājums. Un tas ir visu laiku atgādinājums, un tas ir sarežģīti mirklī, kad tu vēl esi labā mentālā stāvoklī, labā garīgā stāvoklī, bet ja atkal tavs garīgais stāvoklis sāk pasliktināties, un ka tev vēl ir šāds atgādinājums. Kā kurš ar to visu uztver un kā pieņem? Vai nu turpinam pozitīvo domāšanu un mācamies domāt pozitīvi. Un tur ir atkal tas stāsts par to, ka neviena problēma nav problēma, ja tu viņu neuztver par problēmu. That's it, that's the point. Jā, par šīm te rētām, kas ir saistībā ar darījumu sev pāri. Tas nozīmē, ka tu esi arī saskārusies ar šādiem piemēram savā. Jā, visdažādākajiem. Un es to neizliekos neredzam. Ja es to redzu vai pamanu, es nejaucos iekšā, kad es varu palīdzēt, bet es tā kā pasaku, klausies. Tu zināji, kad šo arī varam paķert līdzi. Un tu viņi jūtās labi, parūpēta, apčubināta. Un kad par viņu tiešām padomā, tas ir pašs tāds, paša sajūta. Es to esmu notvērusi, pamanījusi, un pēc tam, kad es redzu to sievietes smaidu, un kad viņa ir pateicīga, priecīga, gandarīta, man liekas, tas man atkal aizkustina. Bet tas ir ļoti īpaši notvert tos mirkļus, tas ir skaisti, bet tas ir arī, tas parāda kaut kādu jau meistara profesionalitātes līmeni. Empātija, jā. Gan empātiju, gan to profesionalitātes līmeni, jo tev ir jāzina, kā šim tematam pieskarties, kā pateikt. Nevar būt uzbāzīgs. Jā, tas ir tik delikāti jāizdara, bet tajā pašā laikā tu arī palīdzi cilvēkam rodot šos risinājumus. Jā, tas ir sirds darbs, ko tu dari. Sirds darbs. Jā, mēs nepiedzimstam perfektā ģimenē, mēs nesatiekam ideālus partnerus, vai mēs nav tā, ka pieņemsim kompānijas ir izcilas, kuras kaut kur nepavelk, un tu esi šī pasaulē, un tu mācies dzīvot to dzīvi, un tu mēģini, man liekas, jebkurš cilvēks, mēs katrs meklējam to savu, to dzīves izpratni, kā dzīvot un kādu dzīvi mēs gribam. Jā, mēs dzīvojam tikai pirmo reizi. Katram savas teorijas par to, vai pirmo vai kuro reizi, bet tā konceptuāli šajā savā ķermenī, šajā konkrētajā
pasaulē, laikā mēs dzīvojam pirmo reizi un visticamāk arī vienīgo. Vai ne? Un šis tikai kārtējo reizi atgādina par to, ka mēs nonākam dažādās dzīves situācijās, likstās un priekos un bēdās. Un reizēm no tā mēdz kaut kas palikt uz mūsu ķermeņa, bet tas nenozīmē, ka mūsdienu iespējas 21. fantastiskais gadsimts nāk ar saviem risinājumiem. Un ja ir kaut kas tiešām, kas ir traucējošs un atgādina par kaut kādām dzīves ciešanām, ka mēs varam vismaz vizuāli šo padarīt vieglāku. Jā, tā ir. Es ļoti priecājos. Tu pieminēji to, ka tu esi gājis un akadēmiski mācījusies zīmēt. Vai tu vari pastāstīt par šo? Man šis šķiet ļoti unikāls, tiešām unikāls piemērs tam, kas slēpjas aiz vārda es esmu meistars. Man liekas, es visu vienmēr sarežģīju. Jā, man bija tāda sajūta, ka es gribu katrai sievietei piešķirt viņai pieņemsim to aureolu, vai ne? Tieši viņai un unikāli un neatkārtojami, jo man ir tā sajūta, ka es gan, piemēram, man patīk kosmetoloģiski ar ādas stāvokļiem, ar šiem te risinājumiem strādāt, man patīk ar mikropigmentāciju strādāt. Es agrāk arī zīmēju, arī šuvu un šāvu, un visur tā koncentrēšanās, un tas estētiskais tāds, bija tāds, un tad man likās, kad vajadzētu tai sievietei iemācīties uzzīmēt tieši to, kas viņai visvairāk varētu atbilst tieši priekš viņas. Kad es iestājos, kā akadēmiski sameklēju pie Gabriela kunga, ļoti liels personība, un pie viņa iet ļoti daudz audzēkņu mācīties, un tad es viņu ar to savu vēlmi mācīties krūts aureolas, zirnīšas pārsteidzu. Un, jā, bet... Tas ir ļoti unikāli. Iet šādu ceļu ir viens tas, ko mums māca mirklī, kad mēs kļūstam par skaistumkopšanas meistaru. Otrs ir jau tas, kad mēs ejam tālāk un esam jau meistars ar lielo burtu, bet tad ir šis, ko tu kā profesionāls vari vēl darīt, lai tiešām pacelt nākamajā līmenī tos savus darba rezultātus. Un šis ir tiešām tāds piemērs, kur es varu teikt, nedara šo daudz meistari. Es gribētu teikt, ka visticamāk, tu gan jau neesi pilnīgi vienīgā, bet ir ļoti maz. Uztraukties, likt pašai savā prātā kaut kādus limitus, robežas, settingus, mentālā veselība. Varbūt tas tā briesmīgi skan, ka tas ir ļoti, ļoti aktuāli, akurāti domā, ko runā, nevienmēr runā, ko domā, un tagad tev jādomā ir veselīgi vai vienkārši nekad neļauj negatīvai domai iestagnēt, mēģini strādāt ar pozitīvo domāšanu. Tas nav viegli. Arī es to praktizēju. Es ticu, ko darīt, tu to praktizēji. Bet, jā, pozitīvi. Ar tevi nekas slikts nevar notikt, ja tu to neuztversi par sliktu. Tā. Vai es te tagad tēzēs un visādos epitetos runāju, bet jā, to man iemācīja tētis. Šī ir laba tēze, kur paņemt no tēta un kuru turpināt pielietot arī gan sevī pašā ikdienā, gan arī tās sarunas, kuras notiek aiz šiem te aizskariņiem ar klientiem. Viņas ir ļoti bieži ārkārtīgi dziļas un sirds siltas. Un es domāju, ka šis arī ir teikums, kuru tu gana bieži atgādini arī viņām. Mēs sievietes, man liekas, viena otru ļoti, ļoti iedvesmojam. Ne tikai viņas rod šo te atbalstu pie manis, es arī mācos ļoti daudz no viņām. Es dzīvē esmu pateicīga, kad man ir profesija tieši sieviešu jomā, tāpēc, kad mēs tieši kā puķi vienu otru atbalstam, rūpējamies kā augsne. Tas ir sievietēs, ja viņas atveras un palīdz vienotrai, tas ir liels spēks.
Man vēl ir jautājums par vīriešiem, kurus mēs šeit esam, manuprāt, šīs sarunas laikā nedaudz apdalījuši. Bet ir taču tā, ka arī vīrieši pie tevis nāk, un ka arī viņi saskarās ar tādu vai citādu šo te vizuālo zaudējumu, un viņi iespējams vēlas kaut ko atgriezt. Tas nav tā, ka pie tevis nāk tikai puķes, dāmas, zīmes. Patiesībā sakot, bija viens periods, kad es strādāju arī ar vīriešiem. Vīriešiem stresa situācijā, kad šauj korķis laukā, tas ir vitiligo. Vitiligo ar ļoti bieži sastopam šī te, ādas toņa izmaiņas, hipopigmentācija, kad trūks pigmenta, neveidojas melanīna sintēzes. Un ar vīriešiem arī ļoti interesanti. Viņiem ādas struktūra, liekas, āda ir āda visiem, un nevienam, tumšāka, gaišāka, bet vīriešiem viņi ir biezāka, blīvāka, tāda tvirtāka konsistence. Un es pēkšņi sevis vienā no biznesa inkubatoriem, un tu biji mans mentors. Bija tāds notikums? Jā. Es iemācījos un sapratu to, ka es esmu sieviešu speciālists. Tāpat kā ginekologs, kad strādāju pārsvarā ar sievietēm. Un vīriešus cenšos, ja pieņemsim rodu konsultāciju pie manis, tad es jau zinu, pie kā novirzīt tālāk, lai varētu, strādāt ar vitiligo. Jā, šo es noteikti gribēju atzīmēt, jo, lai gan mēs ļoti daudz runājam par sievietēm, un konkrēti tu esi izvēlējies arī ceļu, kur lielākoties tātad tu strādā ar dāmām, bet tik un tā šīs procedūras var veikt arī vīrieši, un par to nav absolūti jādomā tādā stigmas ziņā, ka tā taču ir skaistumkopšana. Nē. Ir aknes, rētas, kad ir šīs te, akne, tas ir mikrobioma, tur tā kā saslimšana, pusauģiem, vīriešiem pēc 30, 35, hormonālās kaut kādas izmaiņas. Tad ir rētas, tās pašas, kuras nevienmēr izdēļo vīrieti, rētas, un vitiligo. Jā, tāpēc, kamuflāža ir arī viena no metodēm, kā risināt tādas vizuālo stāvokli arī vīriešiem. Tur es varu ieteikt citus speciālistus, savas jomas, kolēģis. Jā, bet tā tad iespējas ir, un ir būtiski atzīmēt to, ka šis nav stāsts tikai par sievietēm, kaut arī pie tevis kabinetā mēs par ziediem un puķiem, bet citos kabinetos noteikti var arī vīrieši rast iespēju atgriezties atpakaļ pie tā, kas ir kādreiz pazudis, vai iespējams, kas tur nemaz nav bijis, vai kā citādi šo te estētisko. Šādu te padziļinātāku informāciju un absolūti nav jākautrējās. Un par veselību preventīvi ir jārūpējās un jādomā, un katru dienu jārūpējās medicīnas turismā, Health Travel Latvija. Tur ar Google mājaslapu var atrast, un tur ir ļoti daudz klīnikas, daktari, iespējas, risinājumi, un tu pat vari uzrakstīt savu chat message, e-pasta vēstulīti ar to, kādas ir indikācijas, ko tu vēlies risināt, un ļoti laipni atbildi. Principā jau tiešā saskarā novada ar kādu no klīnikām vai kādu no speciālistiem, kas var palīdzēt. Fantastiski. Šajā visā sarunā man izklausās, ka mēs skatāmies uz to estētisko skaistumkopšanu bieži vien, un tad mēs skatāmies uz to visu, kas ir tas medicīniskais. Un šeit satiekās tās abas pasaules kopā, un viņas ļoti labi vienu otru papildina. Jā. Un šis ir šis ir tas, kas var tiešām atgriezt to, kas kādam ir bijis zudis, un atkal papildināt gan no tās medicīniskās puses, ka mēs tam pieskaramies, jo tātad šis nav stāsts tikai par to, ka mēs izkrāsojam, uzzīmējam un uzliekam. Jā, kā plāksterīts. Nē, tātad tas ir citādāk, un šeit ir būtiski saprast to, ka šis nav, mēs atnākam vienkārši uztaisam procedūru čiks un viss un mier. Tas ir vairāk tāds kā dziedinošs process. Vineta, mēs šobrīd tojamies sarunas noslēgumam. Kas būtu tie ceļa vārdi, ar kuriem tu gribētu pavadīt cilvēkus, kuri šo epizodi ir klausījušies līdz šim mirklim?
Mūžīgi mūžos viens un tas patiesais, jau senvērts un labais ticējums. Rūpēsimies par savu veselību, pārējo nopelnīsim. Ļoti labs novēlējums. Pie tā noteikti arī pieturēsimies. Paldies tev par šīs dienas sarunu. Viņa ļāva ieskatīties nedaudz aiz šīm durvīm, kuras ir par un ap mikropigmentāciju un par un ap tieši medicīnisko mikropigmentāciju. Šī saruna bija interesanta gan no tādas praktiskās puses, jo, protams, vienmēr ir interesanti uzzināt, ko tad īsti cilvēki savās profesijās dara, bet viņa noteikti bija sirds silta, kurā mēs parādījām, ka ir šādi speciālisti, kuri strādā gan ar tavu ārējo tēlu, gan pieskaras arī tavam iekšējajam. Un paldies par to, ka tu to dari, jo es ļoti labi saprotu, ka šīs darbs, viņš nav vienkāršs. Viņš nav vienkāršs ne fiziski, ne emocionāli. Un mēs ļoti bieži ņemam uz mājām to, ko mums šeit ir atnesuši klienti. Un tas reizēm ir skaisti, bet tas reizēm ir arī ļoti sarežģīti. Vineta, paldies par to, ko tu dari. Es ceru, ka tev būs vēl daudz fantastiski sirds silti klienti, tavas dāmas ziedi, jo ir skaidrs, ka tu esi to pelnījusi un tu tiešām padari šo pasauli skaistāku. Paldies tev! Paldies!